Personas apliecība jeb EID. Šī karte ir kā miniatūra pase. Daudz ērtāk, jo ir ieliekama makā. Ar tās palīdzību es klātienē varu apliecināt savu identitāti, kā arī ceļot pa Eiropu. Bet vēl ar EID es varu arī attālināt apliecināt savu identitāti, piemēram, dažādos portālos, kā arī parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu. Lai šīs elektroniskās priekšrocības izmantotu, es jau saņemot EID karti, piekritu drošu e-parakstu pakalpojumu aktivizēšanai. Labdien! Labdien! Sēdieties, lūdzu. Jā. Jūsu pasi. Jūsu personas apliecībā tiks iekļauta elektroniskā paraksta certifikāti. Vai jūs vēlētos, lai tie būtu aktīvi, saņemot dokumentu? Jā. Piekrītot droša e-paraksta izmantošanai, EID kartes lietotājs nodrošina sev piekļūt dažādiem elektroniskiem pakalpojumiem. Piemēram, elektroniski iesniegt dažādas iesniegumus valsts iestādēm, noformēt veselības apdrošināšanu, atvērt pagaidu kontu bankā, pieteikties kredītam vai noslēgt līgumu par stāvvietu apmaksu ar izziņu. Un absolūts jaunums – EID karte ļauj apliecināt savu identitāti arī sociālajos tīklos. Un ar laiku EID karte varēs izmantot arī ieeju, piemēram, internetbankās, apdrošinātāju portālos, kur vairs nevajadzēs kodu kartes vai kodu kalkulatorus. Tomēr man pašam vilinošākais šajā EID kartē šķiet drošais e-paraksts, ar kuru es varu parakstīt un nosūtīt uz e-pastu dažādus elektroniskus dokumentus, piemēram, līgumus, rēķinus, iesniegumus, valsts iestādēm, privātpersonām, dažādiem uzņēmumiem. Turklāt, saņemot EID karti, tajā jau ir iekļautas 120 bezmaksas e-parakstu parakstīšanās reizes. Lai tās lietotu, ir nepieciešams datorpreču veikalos nopērkamais vietkaršu lasītājs un dators ar internetu pieslēgumu. Lasītājā ir jāievieto EID karte, un ar e-paraksts LV portālā lejupielādētās programmas e-parakstītājs palīdzību jāparaksta nepieciešamais dokuments, un tad tik atliek to nosūtīt e-pastā saņēmējam. Lūk, tagad šim dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā fiziskam, uz papīra izdrukātam un manis parakstītam. Jo drošais e-paraksts apliecina parakstītā identitāti, norāda uz dokumentu satura nemainīgumu, kā arī uzrāda precīzu dokumentu parakstīšanas laiku. Saņemt savu EID karti var jebkurā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kā arī Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā. Noteikti atceries aktivizēt arī savu e-parakstu. Tas ir droši un papildus neko nemaksā. Un vēl, pēc EID kartes saņemšanas, tu jebkurā brīdī vari attālināt pieteikties arī drošā virtuālā e-paraksta izmantošanai, kuram vairs nav vajadzīga nec vietkarte, nec arī karšu lasītājs. Jo dokumentu parakstīšana elektroniski notiek portālā www.eparaksts.lv.